nāku ar savu mīļo tēmu. Netradicionālas un jaunas lietas par augiem. Tātad, jā, par dažādām interesantām metodēm, ko ne visi zina. Tā ir man mīļā tēma, vienmēr darīt kaut ko jaunu. To zina mani draugi, to zina mani klienti, studenti. Un šodien par skaistumkopšanas parādīšu kaut kādas tādas lietas, ko es varu sadarēt, pat mani grieķu draugi un draudzenes nezina. Reku, man te ir vīģis, augļi, nopirku vietējā veikaliņā, bija laba cena. Es rādu tāpēc šīs lietas, kā arī Rīgā, Latvijā šobrīd ir pieejamas lielveikalos, pārdot pa vienam gabalā. Es zinu, pirms pāris nedēļām bija, ja joprojām šiten ir, tad arī noteikti tur eksportē. Nepažēlojiet, tā ir superīga metode, ja jūs pamēģināsiet sejai. Un otra būs visam ķermenim, tas kaut kas vienreizējs. Es salīdzinoši cerams neko izskatos tīri labi. Es esmu vairākas dienas pēc svētceļojumiem pa Meteoras klosteriem un Pātēnām un tā lēnām, kā saka, salāpos. Tāda es esmu pēc centām negulētām naktīm un gariem pārgājieniem. Tātad dabiskais kolagēna avots un būsteris. Tie, kas bija kursā, joprojām kurs ir skolotāja augi, paceliet pierakstus, tur pa vīģes koku ir ļoti daudz kas. Tā skaitā, to es tagad visiem pastāstīšu. Vīģi ir tāds augs, kuram nevajag lietot pesticīdus, jo viņai iekšā ir tāds mehānisms, kas visus tos štruntus tiek galā pats. Īstenībā vīģi ir zieds, kur es te pārgriez pusīt. Šis otrais dublis, video es parādīšu vēl viens pārgriez. Tas ir zieds, kurā ir iekšā tūkstošiem aizmetnīšu. Tātad, es uz sevis nekad nerādīšu nekādas skaistumkopšanas procedūras, es izstāstīšu, es uzskatu, ka tomēr kaut kam ir jāpaliek privātam. Mani nekad peldkastīmā apakšveļā neredzēsiet, to, ka tādas lietas, kas rāda, tiem vajag iet nopietni parunāties, ko viņiem šitā gribās, ekshibicionēties, bet es izstāstīšu, var sakot, šito es apēdīšu, līdzi, tur ir superīgas entās lietas, tiem, kuriem ir skolotāji augi, pieeja, joprojām paceliet vīģes materiālus, vīģes nedēļ daļā. Mums te paliek tā iekšmiziņa. Pastāstīšu par vienu metodi. Tur ir vairākas receptes, ko var darīt. Es vienmēr daru tā. Ar šito apēdu, ja, un to mīziņas iekšpusi noklāju seju, dekoltē, visu. Tas ir kaut kas vienreizējs. Tā konsistence, nevienai maskai tādu neesmu sejas vai kremam sastakus, kurš to uzzināja. Šito pat grieķi un grieķietis sadara, nezinu. Var sakot, tā ir viena lieta. Viņu var vēl taisīt, es zinu, tur arī ar visām šitām mauzu pārslām tur ilgāk turēt un dā šis te sensualitātes, pārpilnības, labklājības simbols. Te ir daudzas iekšā iekodētas enerģijas un manās aktivitātēs, ja mēs ar augiem darbojamies, tad mēs ņemam ne tikai fiziskās un bioķīmiskās īpašības, bet enerģijas. Otra lieta, ko es gribu parādīt, kas attiecās uz skaistumkopšanu, narādīšu marku, bet tā ir grieķu kafija. Grieķu kafija atšķiras pēc maluma un citādāk. Viņa ir ļoti, ļoti smalka. Līdzīgi ir turku kafijas, un man liekas arī, es atceros vienreiz man viena mīļa klienta no Balī atved kaut ko līdzīgu. Garš ir dīvaina, bet jā, tas malums ir tie, kas zina, ir, kā šies ar to saprot, pa ko es runāju. Es arī esmu gadiem lietojusi kafiju kā dabisko skrubi ķermenim, sejai mazāk, bet kopš es uzzināju, ka tieši ar grieķu kafiju var taisīt sejai un visai ķermenim arī. Tā sajūta ir neaprakstāma. Tas ir pavisam kaut kas cits, nekā tiešām šo te parasto kafiju arī, lai vienalga cik smalka maluma tā būtu. Tā ņemiet par labu lietojiet, tas ir ar domu, ka to var dabūt arī Latvijā vai citur, kur latviski runājošā auditorija skatās. Vīģes arī šobrīd var dabūt. Es domāju, ir joprojām dažām sugām vēl sezona. Un es gribu pateikt, ka šitādas lietas un daudz ko vēl citu es stāstīšu un mēs darīsim kopā pasākumā, kas saukas
atjaunotnes un miera osta. Info drīzumā būs. Sekojiet hashtagam. Šidejos laikos, kur ne tikai, kā es rakstīju mantru, pa visiem kopā izkulsimies, tāda ir augstākā doma, bet ne jau, ka mums jākuļās. Mums ir jādzīvo, mums ir jāatcerās savs spēks, savu patiesā būtību un jāskatās tālāk, plašāk, jēdzīgāk. Es biju Meteors klosteros, es ieliku šo fotogrāfijas un video. Ir lietas, vietas, cilvēki, situācijas, kas mums palīdz to atcerēties un nostiprināties tajā. Un tam būs veltīts šis pasākums. Sekojiet drīz!